Chippy, congratulations on your win and on your MVP award. How was the game? Grūti, super hard. The first games are always hard. Games against Miesniki also. I know it's a derby and it's always a good start. It's always good to play at the start for us. The rain was, a factor also that it could get, the game dirty. But thankfully we got over our mistakes and we were able to play more or less the game we wanted to play. But now it's just, rest and keep improving. You got subbed into your usual number 9 position. Is it subs or the rain stopping or your physical conditioning? What made you get more points at the end of the game? I think we fixed our mistakes. We stopped doing penalties. We started to play more aggressively, and we started to get some inertia, motion, and eventually we cracked them up. Some new players in your team. Are we going to see them any more in the games, in the future games? I hope so. Yeah, I hope so. Yeah, we have a good team, but again, we are still on the first stages, so we will grow step by step. But we hope they will stay. Sarūktinājums droši vien par zaudējumu, bet spēles pašā sākumā ar Lietuvu jūs bijāt līdzīgās pozīcijās. Es nezinu, vai tas bija lietas, vairāk es domāju, tā bija fiziskā sagatavotība. Jo kaut kādu laiku mēs turējāmies spēlēm, beigās kaut kā uz pēdējām 20 minūtēm likās, ka izlaidām gaisu. Otrā puslaika sākumā samainīja cīņā spēlētājus, uzreiz parādījās stabilitāte, arī drošāka bumba. Varbūt jāsāk ar šiem? Es izvēlējos sākt ar tiem, kas bija vairāk pelnījuši un nopelnījuši to darbu treniņos, un tāpēc tā. Mums vairāk tomēr ir sociāls projekts viss šis, un tā kā es vairāk uzskatu, ka tiem, kas vairāk iegulda, tiem jādod ar iespēju spēlēt. Kāda plāna vispār šajā turnīrā? Toms jau tā kā minēja, ka soli pa solim, bet varbūt tās ir kaut kas, ko tu esi ieplānojis un komanda vēl nezina. Es domāju, ka mēs, kā jau katru gadu, vienkārši mēģināsim izdzīvot un redzēs, kas būs, jo diezgan daudz traumas, nevar zināt, kā tas sastāvs būs katru nākošo spēli. Mums jau toplīgi jau bija jāsāk ar daudziem savainotiem spēlētājiem, tā kā sezona nebūs viegli. Ko gatavo nākamajai spēlē? Nākamajai spēlē? Man liekas, ka jāuzlabo tās lietas, kur mēs principā zaudējam spēli. Savu raku nodrošināšanu, supports, komunikācija savā starpā. Pamatlietas. Ja mums nav pamatu, mēs neko citu arī īsti neuzbūvēsim.